to tā kā pasaka, un tas ir baigais atklājums. Tā kā tiešām mācītāju pieņemšanas nav domāts tikai tur sarunāt laulību datumu vai kaut kādas tādas tehniskas lietas, bet arī atnākt un aprunāties. Un vienmēr jau ir tā, ka atnākot uz pieņemšanu, kas ir, protams, limitēts laiks, 3 stundas ir mācītāju pieņemšana reiz nedēļā, bet aprunājoties jau var redzēt, vai tur pietiek ar 15 minūšu sarunu, vai tur pietiek ar 10 minūšu sarunu, vienkārši iedot latiņu cilvēkam, kuram jānokļūst mājās, kā parasti saka, jo pasi ir pazaudēti un jābrauc uz Daugavpili. Un vai tur varbūt vajadzīgi ir atsevišķa tikšanās reizi? Un arī tas ir iespējams. Mēs jau runājam ar cilvēkiem, ar draugas locekļiem ne tikai pieņemšanas laikos. Mēs varam sarunāt kaut kādu atsevišķu tikšanos, kur varbūt saruna notiek kādu stundu pusotru. Tā kā par visdažādākām tēmām. Pateiksim, tur ir kaut kāda. Tomēr tas ir darbs, tas jau nav nekāds joks, tas ir mācītājs strādā. Jā, bet mēs saņemam algu. Tur var ziedot kastīts vai kaut kā. Piemēram, es tantiņu ar soļiņu atnākšu tāds, bez naudas var sekēt. Jā, protams. Saprotiet, tur jau ir tas efekts, ka mācītāja darbs, man patīk viens formulējums, ko es savulaik dzirdēju, ka mācītājs ir apmēram tā. Lūk, sēž kristīgi cilvēki, kuri saprot attiecības ar Dievu, ir svarīgas, mēs tās gribam piedzīvot un attīstīt un veidot un tā tālāk. Bet šie cilvēki, kas sēž, viņi saprot, bet dzīve ir sarežģīta, tajā viss, kas notiek. Mums daudzas lietas atkal aizmirsīsies, mums daudzas lietas aizies garām. Zini ko? Vat tev iznāk tā labi runāt, ja? Tu tāds gudrs mums. Vai mēs tev maksāsim? Mēs tev maksāsim par to, ka tu mums atgādināsi šīs lietas. Ja? Mēs tev maksāsim par to, ka tu stāstīsi mums, atgādināsi mums, mācīsi mūs un tā tālāk un tā tālāk. Tas ir, kas ir mācītāja darbs. Draudzes locekļi no saviem ziedojumiem mēģina samest mācītāju maldziņu un saka, lūk, tas ir, ko mēs varam mācīt, atgādināt, vadīt. Jā, kādreiz varbūt pasaka mums kaut ko skarbāk, ja mēs galīgi esam pēkšņi širnis ir aizpildis. Ja? Mēs uzticamies tev. Tas ir, kas ir mācītāja darbs. Un tāpēc mēs saņemam algu, draudz mums maksā algu, mēs strādājam. Ja? Tas ir mūsu darbs. Bet teiksim, tā ir lūdzētiecība vai grēkslūdzē arī? Jā. Viņi notiek tur? Jā, viņi notiek tur, viņi var sarunāt baznīcā. Jā. Ir arī privāti rīts. Dievkalpojumā ir vispārējā grēksūdze, par dievkalpojumu jūs runāsit, bet ir iespējama arī privāta grēksūdze. Privāta grēksūdze šad un tad cilvēki izmanto divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, tāpēc, kā jau teicu, izsacītas lietas skaļi un izsacītas lietas kādam dzīvam cilvēkam nereti ir atbrīvojošākas. Ja ir kaut kāda smaga nasta, tad, kad tu padalies ar kādu, viņa kļūst vieglāk. Tas ir psiholoģisks efekts. Bet otrs efekts, garīgs efekts, ko cilvēki vēlas piedzīvot, ir, ka, ja mēs aizējam uz dievkalpojumu, tur ir dievkalpojums, 300 cilvēki, mēs visi sakām grēksūdzes lūgšanu, un mācītājs mums visiem pasludina grēku piedošanu. Viss ir pareizi. Bet ir cilvēki, kuri grib dzirdēt sev personīgi pasludināt grēku piedošanu. Vai tiešām arī man par šiem maniem konkrētajiem grēkiem, kurus es tagad nožēloju Dievu priekšā, es arī drīkstu saņemt grēku piedošanu. Es konkrēti. Jā. Un tad tas ir tas, kas notiek grēksūdzē. Cilvēks ļoti konkrēti pasaka, kas viņam uz sirds, viņš ļoti konkrēti nožēlo, ļoti konkrētas lietas. Ļoti konkrēti, tieši konkrētam cilvēkam mācītājs pasludina grēku piedošanu. Un plus vēl pie grēksūdzes var būt arī kaut kāda neliela pastorāla veida saruna, kur mācītājiem varbūt no pieredzes vai kā citādi ir kaut kāda padoma, kurus viņš var ieteikt attiecīgi cilvēkam kaut kādā viņa situācijā.
Tā tas notiek. Vēl? Jātājums par ticības apliecību. Teikumu, ko mēs sakam, es ticu uz vienu svētu kristību baznīcu. Un mūsdienās, kad cilvēki daudz ceļo, viņi bieži uzticās ilgāk vairākās pasaules valstīs. Man pašai ir bijis šis teikums, kad viņi saki, ko lai es tajā brīdī domāju. Kā jau teicu, tur nav runa par Lutera draudzi. Ja? Nav tā, ka jūs būtam Lutera draudzes locekļi, tagad aizbraukuši strādāt uz Londonu, kā mēs runājām, ja? Ieiedam Vestminsteras katedrālē, tagad jūs sakāt, teiksim, šo te ticības apliecību angļu valodā un iepriekš runāt līdz vārdiem viena svēta kristīga baznīca. Ticības apliecība ir tā pati, ja? Ticības apliecība ir tā, un tad jūs pēkšņi tā. Nē. Runa ir par universālo kristīgo kopību, kas tāda ir jebkurā pasaules malā. Tā ir viena svēta kristīga kopība. Lai gan jāsaka, ka vārds, kas latviski ir iztulkots, pat neiztulkots, bet tas īstais vārds grieķu valodā un latīņu valodā ir vārds katolisks, kas ir ļoti grūti tulkojams latviešu valodā un savulaik aizvietots ar vārdu kristīgs tieši šīs kontroverses dēļ starp luterāņiem un katoļiem. Un vārds katolisks nozīmē tāds, kas ir visaptverošs, tāds, kas ir pilnīgs un visaptverošs. Mēs ticam uz vienu svētu, vispārēji, visaptverošu, pilnīgu baznīcu, kas ir visā pasaulē pieejama. Ja, lai kurā lokālā draudzē mēs būtu, tur ir visa baznīca. Tā ir tā ideja. Līdz ar to tur pilnīgi droši var šo... Jā, tas teiksim, angļu valodā viņi ir atstājuši šo vārdu katolika vai ne, bet tas nav domāts konfesionālā nozīmē, tas ir domāts tādā vispārējā nozīmē. Jo šim vārdam ir šī vēsturiskā puse, ko, teiksim, Romas katoļu baznīca, viņi saka, jā, tad mēs esam lūk šie katoliskie, jā, katoļi, bet principā tas nav vārds ticības apliecībā, kas būtu rezervēts vienai konfesijai. Tas ir vārds, kas izsaka jebkuras kristīgas draudzes būtību. Bet, protams, Latvijā tagad arī mūsu luterāņu baznīcas iekšienē virmo diskusijas, ka vajadzētu, teiksim, atgriezties pie šī oriģināla teksta un lietot vārdu katolisks, par ko, protams, daudzi ir neziņā vai pat arī zināmā mērā sašutuši vai arī ar tādu mazliet apdraudētības sajūtu, ka tagad, jo vienai daļai cilvēki nepatīk tās tendences, kas notiek luterāņu baznīcā, ka viņi ārēji, teiksim, mazliet sāk līdzināties ar saviem ārējiem rituāliem, teiksim, katoļu baznīcai, un tad tā sajūta, ka šis ir vēl pēdējais bastions, un tagad izņemsim vārdiņu kristīgs, ieliksim katolisks, tad esam zaudējuši šo cīņu. Un kaut kā tā. Bet katolisks, jā, visaptverošā nozīmē. Man ir viens tehnisks dabas jautājums. 28. maijā tas sakramenta kristība, mēs runāsim par kristību vai mums būs? Ja mēs runāsim par kristību, jā. Un tad attiecīgi arī 10. un 12. Tad būs pašas kristības, jā, tieši tā. Un jūs atceraties, ka jums ir jāpaspēj uzrakstīt pārdomas, jā, esei. Tur pārsteigums, jo nav jau neviens literārs gabals, kurus nebūtu lasījis. Un liek ņem kaut kā no šejienes, un tur pielikas. Es esmu autors, un tās ir manas domas. Nē, redziet, tāpēc jau mēs lūdzam uzrakstīt šo eseju līdz 28. maijam, kad būs runa par kristībām un svētībām. Ja? Proti, mēs gribam dzirdēt jūsu domas. Kāpēc jums ir svarīgi vai interesanti, vai kāpēc jūs domājat, ka jums šeit ir jābūt? Kāpēc jūs domājat, ka jums ir jābūt kristītiem un iesvētītiem?